Nojaukt vai renovēt. Ēka, kurā savulaik bijis internāts, vēlāk mācījās krievu plūsmas jaunieši un pēc tam tajā atradās Talsu 2. vidusskolas metodiskais centrs, ļoti ilgi radīja galvasāpes. Par renovāciju sapņoja jau iepriekšējā direktore Elga Vērdiņa, to turpināja šī brīža direktors, līdz vairs nebija variantu. Visas inspekcijas ēku atzina par nedrošu. Šobrīd tā ir vēsture un turpmāk renovētās telpas apdzīvos sākuma skolas klases. Kad jūs sapņojāt un vizualizējāt, jums sapņos izskatījās tā skola tāda, kā tagad bija, vai labāk? Es nezinu, kāda es sapņoju. Es sapņoju par to, lai viņa būtu sakārtota, lai viņa būtu renovēta, lai būtu gaišas klases bērniem, vai tāda, vai citāda. Bet labi ir tā, kā ir tagad. Renovācija ilga vairāk nekā gadu. Visiem bija jāsadzīvo lielajā skolas ēkā, tāpēc mācības stundas notika arī zālē, bibliotēkā un pat gaitiņos. Tas bija izaicinoši. Un es domāju, ka šobrīd gan sākumskolas skolotāji priecājās, gan arī pamatskolas un vidusskolas skolotāji priecājās par to, ka viņi beidzot ir tikuši telpās un var pilnvērtīgi izmantot šīs telpas un nav jāskraid pa skolu. Ēka ir pilnībā atjaunota, nodrošinot augstu energoefektivitāti, pie griestiem skaņu slāpējoši paneļi, bet grīdas krāsojumā apspēlēti Talsu pakalni. Pie katras telpas stikla nodalījums, kas ļauj ielūkoties klasē notiekošajā un otrādi, redzēt, kas notiek gaitinī. Un šajā gadījumā tas plašums tika panākts noārdot visas starpsienas un izveidojot 10 klases, pilnvērtīgas 10 klases un vēl vienu papildus klasi, kur mēs izmantosim mūzikas un bibliotekas vajadzībām. No ēku apdzīvo Talsu 2. vidusskolas skolēni no 1. līdz 3. klasē, kopumā mazliet vairāk nekā 200 bērnu. Kas ir tas labais foršais te? Tas ir no lielākas telpas un vairāk nav tie lielie. Mēs nevēsamies par lielajām kājām. Ir jauna klase un lielāka nekā citiem, man tā liekas. Te var gan paspēlēties tādas lietas, ja tu gribi, tu vari pasēdēt viens. Tajā vecajā skolā mēs ejam paskatīt bišku. Šeit nevaram. Gan jau atradīsiet, izdomāsiet, ko arī te var darīt, vai ne? Jā, mums jau tā ir mantas. Smukās krāsās te viss uztaisīts? Jā. Kuras krāsas jums patīk? Man patīk viss šeit. Bet man patīk sarkanas. Sakārtotā vidē strādāt un mācīties vieglāk. Es redzēju, kā jūs pat pildījāt matemātikas uzdevumus. Man likās, ka jūs esat gudri. Tas droši vien ir tāpēc, ka jums jauna klase. Mēs jau bijām gudri pirms tam. Jā. Bet tagad būsiet vēl gudrāki. Jā. Bērni novērojuši, ka arī skolotājs no darbā ierodas priecīgākas. Man patīk telpas, man patīk risinājums. Varbūt mazliet vēl nav pierasts, un vēl mēs to loģistiku nevaram īstenot tā pilnīgi, lai kaut kur aiziet, kā atnāk, kur nolikt, kur tādas lietas. Jā. Kopējās ēkas pārbūves izmaksas ir 2,3 miljoni eiro. Bērniem pieejams arī aktīvās atpūtas laukums un izveidota āra mācību klase, kas būs noderīga padziļinātai dabas zinību apguvei. Saneta Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.